spēlīts, 3 uzvaras, 7 zaudējumi. Tagad diezgan nērts pretinieks. Čerepovets un pagājušajā sezonā Rīgā zaudējām ar 0-1, un Čerepovecā uzvarējām 4-2. Stoļerovs. Aizsarga metiens no zilās līnijas, Burs mūsu vārtu priekšā, mēģina iestumt ar visu vārtsargu ripu vārtos Mājnieki. Bet nu labi, nocīnamies vārtu priekšā. Visas nulles tiek paceltas laicīgi. Nu šeit labs Čerepovecas uzbrukums. Diezgan atklāti spēlē abas komandas. Severstaļa komandas uzbrukums Koviršīns. Un laba iespēja. Teicam piespēli, bet nu pārāk tālu jau beigās atradās aizsargs. Viens pēc otra veidojās momenti pie mūsu vārtiem. Nezināju, kliegt vai nekliegt, bet labs metiens. Cipuls no tādas, kā mēs minējām, no Hosas punkta, bet tāpat laikā tas ir arī Cipuļa punkts. Diezgan bieži viņš no turienes ir guvis vārds, arī Latvijas izlasē savulaik. Pēc šīs jau, nu kā jau es vairākas reizes minējis, Oļega Znaroka tāda kombinācija. Paskatīsimies vēlreiz atkārtojumā, kā tad tas notika. Iepriekšā spēlē pēc traumas atgriezās Haščāks, guva vārtus. Tagad atgriežas Cipuls un gūst vārtus. Zibenīgs metiens starp aizsargiem. Tā kā es saku Latvijas izlasē un Oļegs Znaroka šī kombinācija caur centru. Uzreiz Šehura zināja, kur jādod piespēli, ka tur tālāk ir Cipuls. Šeit lieliski iespēja. Tomēr izgrūstīti vārti un Ripa ir pirms līnijas palikusi. Linus Svidels, viens no ražinākajiem Čerepovecas hokeistiem. Mums ar Videlu Sodertelijā bija ļoti augsts realizācijas procents. Vairākumā nu šeit būs jāskatās, es domāju, tiesnešiem, kas te tur īsti bija, kur ir Ripa. Noteikti pieprasīs atkārtojumu. Tātad vārtu gūms jau pēc svilpes. Tāpēc tas arī netiek ieskaitīts. Telkvistam zem kā aizsargiem atrodas Ripa, un tad viņš vienkārši tiek pabīdīts un pagriezts, teiksim tā, iegriezts vārtos. Tad maiņu uzlaids arī rīdziniekiem joprojām. Tā ir Sarkans, Bičevskis un Haščāks. Nu, kļūdās mūsējie, iespēja Severstaļa. Un vēl iespēja. Jā, tiešām bija vēl iespēja. No arī šeit vajadzētu būt tiesneša svilpē. Man liekas, ka Ripa jau bija. Un šeit jau Kautiņš briest. Un 4. maiņā Severstaļa vienībā ir Pahrudins Gimbātovs. Un arī Gimbātovs pats iesāk šo uzbrukumu, izdara metienu. Ripa pēc tam jau tur nonāk vēlreiz vārtu priekšā. Un lūk šī cīņa. Jā, protams, Haščāks neļāva tur tiešā Telkvis tūmā Ripa bakstīt uzbrucējumu. Pēc tam tāpēc arī izcēlās šis incidents. Nu, pamatīga cīņa. Un Rečs pats. Jā, pats ieraida Ripa zonā. Un tagad tā uz dulo nedrīkst viņu mest vārtu priekšā. Un redzam, kas izveidojās. 2-1. Severstaļa uzbrukums, kas Kaucev piespēle. Un izdara tomēr metienu Koviršīns. Atkārtomā šis 2-1 uzbrukums un glāb mūsu komandu Mikaels Telkvists. Arī tagad 4-4 ļoti aktīvi spēlē Severstaļa un negūst vārtus. Atkal Mikaels Telkvists. Labi izspēlē Ņikoncevs un Bušujevs. Ņikoncev piespēle Bušujevu metiens, tomēr pagūst vārtos pārvietoties Telīs. Ozoliņa teica Hosam, nu ļoti laba pozīcija vārta gūšanai. Žēl, ka Mārsels nespēja pārspēt vārtsargu. Tagad jau atbilda Bučņēvičs, atkal Telkvists, glābi rīdziniekus. Nu, arī noteikti noraidījums. Vilsons. Un labs moments mūsējiem.
Tomēr neizdarīja Ņiževijas Netrāpa metienu. vārtos Vilsons. Nu, tur tiešām bija nosegts viss. Teicam. Vilsons! Ai, ripa nosprūk no Vilsona. Uzbrukums turpinās. Pēdējās sekundes iniciatīvu uzņēmies Robinsons. Atkal aktīvi mazākumā spēlē Severstaļ un arī tagad mērķiecīgi izgājiens 1-1. Nikoncevs nespēja viņš pārspēt Kā Telkvistu. mēs minējām, Severstaļ ir tā komanda, kas visvairāk vārdus gūs mazākumā. Bučņēvičs iespēja aiz vārtiem Koviršinam. Koviršins apslido vārtus un atkal no burzmas mēģina pārspēt Telkvistu. Mainieki. Varbūt mazliet aktīvāk jādzen šis spēlētājs, kas ir aiz vārtiem, jādzen viņš ārā no vienas vai no otras puses. Vislabāk, teiksim, tā no tās puses, kur ir nērtais iztvēriens. Nu, tiešām Telkvists glāb šajā situācijā. Vilsons. Atstāja atpakaļ Hosam. Nu, patiesībā Hos speciāli negāja. Un Kazakovcevs. Iekšā ir spēlētājs. Telkvists! Kārtējo reizi Telkvists. Man jau izstījās, ka tur bija arī noraidījums, bet nu šodien tiesneši, man liekas, ir ļoti labvēlīgi pret mūsējiem. Ļoti laba kombinācija. Iepauzē Jevsejenkovs izdara metienu. No vārtu priekšas mēģināja Bušojevs pārspēt Telkvistu. Mikaels Telkvists. Un tā tiešām ir Telkvista uzvara lielā mērā 1-0. Fantastiski mūsu vārtsargu spēle. Nu, cik tur tie metieni bija, kad 40 droši vien metieni bija pa vārtiem šajā spēlē. Tieši 40. Visus šos metienus ir atvairījis. Nu, lielākā daļa no viņiem tiešām bija arī ļoti bīstami metieni vārtu gūšanas situācijas. Un, man liekas, Telkvista droši vien labākā spēle varētu teikt gandrīz vai.